Nāc pagatavot augsto zupu kopā ar mani šajā augstajā un rudenīgajā vasarā. Tad vispirms pašā sākumā liksim vārīties kartupeļus ar visu mizu. Kamēr kartupeļi vārīsies, tikmēr sagatavosim pārējās sastāvdaļas. Mums būs nepieciešamas olas, kefīrs, marinētās bietes, doktordesa, gurķisa un sinepes. Un, protams, kamēr mēs gatavojam, mums obligāti vajag pacerties un uztaisīt kafijas. Visas sastāvdaļas bērsim vienā bļodā. Uzreiz iebērsim rīvētās marinētās bietes, liksim vārīties arī mūsu olas uz 7 minūtēm. Tālāk ķeramies klāt mūsu rīvēšanai, sarīvēsim desu un arī gurķi. Un tad jau visas sastāvdaļas baram bļodā. Izteiksmīgākai garšai arī pievienojam 1 teikarot sinepes. Tad nu jau olas ir izvārīts un tās sagriežam kubiņos. Beram klāt sāli un piparus. Tālāk šaujam klāt kefirsu. Visu sāmaisam un liekam zupiņu sasūkties ledusskapī. Tikmēr jau mūsu kartupeļas ir izvārījušās, tās sagriežam dēviņā. Pie mūsu kartupeļu dēviņām pievienojam eļļu un iecienītās garšvielas. Visu samaisam, tad šo visu liekam cepties gaisa friterī, ieklājam cepamo papīru, ieberam kartupeļu dēviņas un liekam uz 200 grādiem 20 minūtes. Kartupeļi ir izcepušies un kaut kā tā. Zupiņai sanāca gan tā smukā, solīgā, rozā krāsa un pati viņa bija ļoti garšīga. Tās pievienotās sinepes deva savu akcentu, un kartupeļs arī bija garšīga. Paldies par uzmanību, visu labu!